Paldies. Un sākšu ar to, ka es visus apsveikšu ar to, ka mums nav pazudusi viena civilizācija šonakt. Ja? Un tas ir iemesls arī, kāpēc es nekad vairs netaisu prezentācijas. Ja es viņu uztaisītu pagājušas nedēļas beigās un valstītu tajā, ko es dzirdēju tajā mirklī, tad es droši vien šobrīd atnāktu un pusi no tās prezentācijas būtu bezjēdzīga. Bet tas, manuprāt, ļoti labi raksturo to laiku, kādā mēs dzīvojam. Ja? Un šajā gadījumā, manuprāt, jāatcerās, vēsturē ir tādi divi tempi. Ir tas mierīgais, plūstošais, tur viss kaut kas notiek, bet tas ir principā paredzam tā struktūra, kādā viss notiek starptautiski un savādāk, ir zināma, ir izmaiņas, bet viņas ir zināmā mērā paredzamas. Un tad ir mirklis, kad tas viss saspiežās ļoti mazā salīdzinoša periodā un ārkārtīgi aktīvi viss mainās un ļoti, ļoti neparedzami. Un tie, kas ir pietiekoši, tā teikt, jau zināmu gadu stāžu, kā es atcerās, tas mirklis bija 80. gadu beigas, 90. gadu sākums. Toreiz mēs nezinājām, kā tas tagad mēs saprotam, kur tas aizved, tas noved pie neatkarības, viss tā, kā mēs esam, bet tiem tajos procesos esošiem viss mainījās un bija ārkārtīgi liela neparedzamība. Un šobrīd mēs esam iegājuši šajā te pašā fāzē, tikai es atļaušos teikt, ka šajā gadījumā šis periods būs daudz garāks. Kāpēc? Tāpēc, ka šoreiz, manuprāt, saiet 3 lieli faktori kopā, kā tie izmaiņu, tā teikt, grūdēji. Pirmais ir, mēs visi runājam par ģeopolitiku, bet kāpēc tas viss notiek tagad? Krievija, ir bijusi tāda, kāda ir, Irāna ar ASV tur ik pa brītiņam, bet kāpēc tas viss tieši šādā veidā ir saspiedies? Tāpēc, ka relatīvā iepriekšējā tā starptautiskā struktūra, kurā pēdējos 30 gadus dominēja ASV un noteica principā to, kas un kā notiek, nepilnībā, bet viņi bija tā dominantā lielvara. Vairs nav dominanta lielvara, un viņu jaudu un spēku šobrīd izraicina Ķīna un vesela virkni citu spēlētāju. Un tas, ko mēs redzam, ir šo te pārmaiņu sākuma posms, ka viena lielvara potenciāli sāk norietēt un cita lielvara sāk to izaicināt ar saviem apkārt esošiem spēlētājiem. Un tas sākās, mēs tagad runājam par tagadējo Trumpu, par to es arī droši vien parunāšu, bet tas jau sākās arī pie Baidena, vēl pie iepriekšējā Trumpa. Tie procesi jau sākās tur. Un šobrīd mēs redzam dažādi spēlētāji dažādos veidos izaicina šo te iepriekšējo, sauksim tā, rietumu hegemonu, kas bija vesela, tā teikt, atbalsta sistēma, NATO, citas klusā okeānā tās sistēmas, kas viņus padarīja par šo te spēju kontrolēt to kopējo globālo situāciju. Kas ir svarīgi saprast, ka katreiz vēsturē, kad tas notika, tas saistās ar kariem. Tas ir tā kā, default situācija, kad šīs varas mainās. Un mēs tāpēc arī šoreiz redzam, un cerams neredzēsim tādā lielākā apjomā, bet es negribu jums teikt un vadīt jūs vēl cerībās, ka tas, ko mēs redzam tagad, ir tā teikt, tas, kas būs. Es ļoti vēl skatītos uz Ķīnas jūru, jo man liekas, Dienvidķīnas jūrā, kur Taivāna un vesela virkni citi jautājumi, ko mēs šeit tā baigi nesakojam līdzi, bet tur notiek ļoti aktīva pozicionēšanās, un es teiktu, Hormuz šaurums mums liksies pupu mizas salīdzinoši ar to, ja sāksies interesantas lietas Dienvidķīnas jūrā. Un es domāju, ka tā ir iespējamība, neaizmirsīsim, ka Xi Jinpings pateica, ka līdz 27. gadam viņš grib atgūt Taivānu. Un šis ir tas uzdevums, kurus viņš devis Ķīnas bruņotajiem spēkiem. Protams, tas nenozīmē, ka tas notiks obligāti un tā tālāk, bet tas ir ļoti skaidri pausts nodoms, un tajā, kā šobrīd ASV
rīkojās un darbojās, es pieņemu, ka šie nodomi kļūst spilgtāk izteikti nekā mazāk izteikti. Jo tā otra lieta, ko mēs redzam arī ir, ka no ASV strauji mainījusies, no tāda stabilizējuši spēlētāji, viņi kļuvuši par ļoti neparedzami. Ja? Un attiecīgi tā kopējā tā sistēma arī ir kļuvusi ļoti, ļoti vaļīga. Un tas, ko es visiem lieku aiz auss, neekstrapolējam mūsu pagātnes pieredzi uz to, kas notiks nākamajos gados. Pārmaiņas var būt lielas, viņas var būt mazākas, un ir mūsu intereses, ir Eiropas intereses, ar kurām jāstrādā, bet tas nenozīmē, ka viņas mums tāds ir, ka viņas piepildīsies. Vai NATO būs vai nebūs? Protams, tas ir atvērts jautājums. Tieši tāds pats atvērts jautājums īstenībā ir Eiropas Savienība. Mēs tā pieņemam, ka tagad viss tā saruna ir ap NATO, jo par to vairākas reizes skeptiski izteicies ir ASV prezidents. Bet arī Eiropas Savienībā varētu būt pāris vēlēšanas, kas noved pie situācijas, kad arī tur ir lielas izmaiņas. Vienlaicīgi, protams, tas var viss novest pie tā, ka notiek kaut kāda iekšēja konsolidācija. Tas, ko es mēģinu teikt, ka nevajag pieņemt, ka kaut kas ilgstoši bijis, tas tāds būs arī turpmāk. Protams, pat ja tās nozīmē ļoti lielas kataklizmiskas sekas. Kāpēc šis viss notiek? Tas nav tikai ģeopolitika, tā ir arī sabiedrības pārmaiņas. Jo, piemēram, šobrīd, kāpēc ASV politikā un veselā virknu Eiropas politika, ko mēs redzam, ir šādas tendences, kas izvirz priekšpusē šāda veida cilvēkus, ir tāpēc, ka sabiedrības iekšējās struktūras mainās. Ir vesela virkne problēmas, kur atkal sabiedrība nespējot pielāgoties tam ātrumam, kā viss mainās, šie negācijas izpausmes viļņa virspusē izmet šādus cilvēkus. Un tā ir tendence, kas arī nekur nepazudīs. Un līdz ar to tie demokrātiskie spēlētāji, ko mēs bijām rēķinājušies tādiem stabilizējošiem, visdrīzāk tādi būs arvien mazāk. Plus vēl tam visam nāk, kā mēs redzam, papildus fons, migrācijas spiediens, kas tikai palielināsies. Viņš nepazudīs, viņš palielināsies. Un arī tas radīs šos spiedienus no sabiedrības, kas tad attiecīgi virzīsies tajos politiskos izvēles virzienos, kas visdrīzāk mēģinās piedāvāt vienkāršus emocionālus risinājumus, kas varbūt ilgtermiņā nedos nopietnu, rezultātu. Un trešais faktors, kas ir jāņem vērā, ir tehnoloģijas. Ja? Tie jau vairāk runāja par mākslīgo intelektu, bet mums jāatcerās, šis lielie valodas modeļi ar mums ir reiz 3,5 gadus, pat mazāk višķi. Un šajā laikā no tāda interesanta rotaļbiedra, ka rekā viņš var kaut ko pateikt un kaut kādu tur joku uzrakstīt, šobrīd viņš, piemēram, Claude Computer, laikam tā saucās tā apakšprogramma, ja? Tur jau viņš tev tiešām var, tas var tev, tajā Excelī viens pats strādāt un būvēt tos savus risinājumus, ja? Un tik dumšs tas mākslīgais intelekts vairs nebūs nekad. Tā temps, ar kādā tās viss nāk virsū, tas nozīmēs izmaiņas biznesā, tas nozīmēs izmaiņas darba tirgū, tas nozīmēs izmaiņas sabiedrības struktūrās. Šobrīd virknē sabiedrību, Eiropā, es nosauku, Francijā, 40% jaunieši grupā no 20 līdz 30, kā vienu no saviem draugiem nosauc mākslīgo intelektu. Tagad. Sociālos tīklos visi esam, vai ne? Šobrīd sociālos tīklos vidēji 30 līdz 30% satura nav vairs cilvēka radīti. Un bieži vien jūs pat nepiefiksējat. Jūs to piefiksējat mirklī, ka kontekstā, tas tā nevar būt. Bet tas saturs jau ir savādāks. Un šis viss nozīmēs
dziļas sabiedrības pārmaiņas. Līdz ar to mums šobrīd ir ģeopolitika, tehnoloģija un sabiedrības pārmaiņas. Un tas ir tas iemesls, kāpēc es paredzu, ka tas viss ātri nebeigsies. Un šis te nestabilitāte, neskaidrība būs ilgstoša un pārmaiņas būs ļoti straujas, ar kurām, protams, mums kā cilvēkiem, un tā ir mūsu iebūvētā īpašība, mums būs grūti tikt galā. Tādi mēs esam. Mums patīk, kā bija, kas bija prognozējumi, mēs sapratām, kur riski, kur iespējas, un visam mainoties, tev katru reizi mega liels resurss jāiegulda tajā, lai tu visu laiku nopozicionētos. Kas man? Un šeit es nerunāšu par uzņēmumiem, jo mēs jau esam bioloģiskas būtnes, kas pamatā ir radīts, lai domātu par mūsu pašu vietu tajā drošības situācijā. Un tas prasīs lielu resursu, lai visu laiku šim te adaptētos. Kas šādās situācijās ir svarīgi? Pirmais. Saprast, kas notiek. Jo ļoti viegli ir iekrist tajā ziņu ciklā. Un es arvien vairāk redzu cilvēkus, kas iekrīt tajā ziņu ciklā un sāk uztvert to ziņu ciklu kā datus un realitāti, kas notiek. Tikko bija tas gadījums arī Latvijā pāršauts pāri stāsts, Krievija drīz uzbruks Baltijas valstī. Un ārkārtīgi daudzi, arī sabiedrībā citādi, manuprāt, ļoti racionāli cilvēki pavilkās uz to, tūlīt tās būs. Ja? Un šis te sentiments aiziet plaši. Vienlaicīgi, ja tu paskaties uz tiem spēkiem, kas mums ir tieši pretī pārrobežai, kas ir Igaunijai un tā tālāk, tu saproti, tas tuvākā gada laikā nevar iespējami notikt. Un tas jau tā ir, ar baigo, tādu lufti, ka viņi tur pēkšņi kaut ko ļoti daudz un visādi izdara. Tas, ko reālā situācija saka, ka jā, tuvākā laikā tas uzbrukums nevar notikt, bet, 2 gadu periodā skatoties visas tās mega lielās izmaiņas, kas notiek, tad gan tie scenāriji sāk parādīties. Bet cilvēkam, kurš vērtē savu, risku, savu biznesa opcijas, šī ir ļoti liela un svarīga atšķirība. Un spēt izvērtēt, ka tas, ko tu dzirdi, ir principā emocionāls troksnis, un tā realitāte ir kaut kur citur. Un bieži vien šis ir tas pirmais punkts, ar ko sākt. Nevis, viss mainās, bet kas tieši mainās, kas ir troksnis, kas ir emocijas un kas ir reālais. Ļoti svarīgi un kļūs arvien svarīgāk. Ir īpaši pie tā, ka tie, informācijas cikli kļūs arvien intensīvāki. Otrs elements – laiks. Jo ātrāk jūs saprotiet, kas notiek, un jo ātrāk jūs spējat pieņemt lēmumu, jo efektīvāk jūs spēsiet reaģēt. Laiks kļūst par arvien noteicošāku faktoru šajās situācijās. Un es, protams, daudz kur šeit piemērošu to kara loģiku. Kā kara vadonis domā par to šajā situācijā, lai uzvarētu. Un man domāt, daudzas no šīm paralēlēm īstenībā ļoti labi atbilst biznesa pieejai un domāšanai. Un tas, kas ir svarīgi šajā situācijā, kad liels izmaiņas, pirmais, kas notiek, kas ir realitāte. Nevis, kas ir šķietamība, bet kas ir realitāte. Un otrais, kā es ātrāk izlēmu, kā to izmantot, un ielīst tajā, saucās, pretinieka tas lēmumu pieņemšanas UDR-loop. Būt vienmēr priekšā tam, ko izlems pretinieks. Veidā un formā. Un līdz ar to šeit laikam kļūst arvien lielāka nozīme. Un šeit interesanti arī, droši vien sekojāt, Irānas karam, arī tam, kas notika Venecuēlā. Un šeit jūs redzat, kur šī tehnoloģija, par kur es pirmīt runāju,
mākslīgais intelekts ienāk kara darbības lēmumu pieņemšanā, realitātes noteikšanā un lēmumu pieņemšanas ātrumā. Ārkārtīga precizitāte līdz minūtēm tieši tajā mirklī, tieši tajā situācijai pareizs lēmums. Ja pastīsieties, tikko to pilotu, kuru nošāva visi Irānas gaisa telpas, kādā veidā viņi varēja izvilkt ārā. Šādas operācijas pirms tam nebija iespējams. Bet šeit mēs redzam, kā demonstrējās šo tehnoloģiju integrācijas spējā saprast un pieņemt lēmumu. Veidā un formā, ka tu esi tā pretinieka tā lēmumu pieņemšanas cikla priekšpusē visu laiku. Un tu vari pat noprognozēt un pat nomanipulēt viņu lēmumu pieņemšanu veidā un formā, ka viņš izdara to, ko tu gribi. Un tu savukārt izmanto to. Un šī spēja jau nav tikai pa militāro. Šī kļūst par jaunoto realitāti lēmumu pieņemšanā. Un sāks vairāk izplatīties. Nebavelti antropika piegājiens, pasakot, ka viņi kaut ko tur neļaus Pentagonam izmantot, radīt tādu skandālu. Jo šī mākslīgā intelekta sistēma ir ārkārtīgi jau kļūst būtiska spējā veikt militārās operācijas. Un sāks arvien vairāk kļūt par spēju realizēt arī sākumā lielos biznesus un tāpat kaskadēties uz leju. Tālāk, kas ir svarīgi? Elastīgums. Un tas ir tas, kas, manuprāt, ir tā lielā kultūras jautājums. Kādā veidā mēs spējam, saprotot, kas notiek, un esot spējoši pieņemt ātrus lēmumus, būt elastīgi tajā, kā mēs mainamies. Jo, kā jau es teicu, cilvēkam ir ļoti raksturīgi pretoties šīm izmaiņām. Es domāju, jūs visi kā vadītāji esat saskārušies ar to, mēs visi to redzam. Bet tie, kas atradīs komandas, kas spēj pielāgoties un izaicināt sev, un es šajā ziņā, teiksim tā, neesmu droši, ka iepriekšējā runātāja pieeja būs tā uzvara nesošā vidējā termiņā, jo daudz no tiem parametriem, manuprāt, arī par ko šeit runāju, arī tie mainīsies. Es pat nevaru pateikt gluži kā, bet, ja tu vienmēr iesi caur dokumentēšanu, tad tu varētu beigās nonākt tajā tiesvedībā, jo tu esi zaudējis. Un, ja es skatos no militārā, tad jau vienalga, jo tāpatās tev viss beigas. Ja? Līdz ar to šeit iet runa par to, ka tev jāpanāk, ka tu uzvari. Un tas prasa izaicināt tos veidus, kā tu esi darījis. Un man ļoti patika, es ar vienu brigādes komandieru Ukrainā runāju, nesen, kurš darbojās fronts līnijā, viņš teica, šeit ir ļoti vienkārši izvēle. Vai nu tu inovē, vai tu mirsti. Un tā kā es šeit esmu jau labu laiku, un šeit ar tevi runāju, mēs izvēlējāmies inovēt, un tas ir veids, kā mēs, un es domāju, protams, ne visās nozarēs, visās jomās, bet šī loģika ar šīm izmaiņām, kas notiek, jo kāpēc arī kaujas līnijā vajadzēja inovēt? Tāpēc, ka bija liels spiediens, un tehnoloģijas nes arvien vairāk un vairāk iespējas. Un mirklī, kad tu esi pirmais un labāks to pielieto, tas tev iedod to edge, tas tev iedod to iespēju. Un tāpēc, ja mēs skatāmies, es saku, es būtu ļoti piesardzīgs ar šo te ārkārtīgi piesardzīgo dokumentēšanas pieeju. Varbūt kaut kādos sektoros tas arī ir, tā kā loģiski. Bet, ja jūs gribat uzvarēt, inovēšana būs tā viena no atbildēm. Apzināšanās, kas notiek, ātrums, inovācijas un elastība. Tās ir tās lietas, ar kurām es redzu, teiksim, gan mēs kā valsts, gan arī mēs kā uzņēmumi un spēlētāji šajā visā situācijā varam arī tajā nenoteikt. Jo lielas iespējas ir gan brūkot, gan būvējoties. Ja? Visas izmaiņas ir arī iespējas, ne tikai riski. Un es domāju, arī tā ir viena no veidiem, kā mēs skatāmies uz šo te pasauli. Jā, riski ir,
vai tas ir tas, ka tu es čokurā, es tikai aizsargāšos, ja tu meklē iespēju šajos riskos uzplaukt. Tas arī, manuprāt, tāds prāta stāvokļa jautājums. Un svarīgi, manuprāt, arī ir tas, vēlreiz pāris lietas, ko no savas prakses par to, kā domāt par mākslīgo intelektu šajā visā, jo tā ir tā tehnoloģija. Es jau vairāk teicu, mākslīgais intelekts ir kā daudz lielāka ietekmes atombumbu ģeopolitikā, bet arī visā citā vietā. Jo tas, kādā veidā tas transformē visus procesus, ir cilvēks vēsturē nepieredzēti. Jo mēs vienmēr esam rīkojušies ar rīkiem, tūliem. Nevis ar kaut ko, kas spēj darīt to, kur mēs šķita tikai unikāli cilvēku prerogatīva, radīt kaut kādus domu procesus. Lūk, un šeit, manuprāt, ir ļoti svarīgi, jau pirmajā prezentācijā ieskicēja, un es skatos arī dažas institūcijas to ņem, ir domāt par to, kurā infrastruktūrā jūs to visu liekat, kurā vietā ir tie dati. Mēs tikko pabeidzām pētījumu kopā ar Oxford un Cambridge, arī Goldman Sachs piedalījās, kurā mēs mēģinājām paredzēt, kāda izstīsies informācijas telpa pēc 10 gadiem. Ļoti sarežģīti mums grūti gāja, tas viss process, bet tā pamata ideja, un šeit ir runa par komunikāciju tikai, nevis par biznesu un citām jomām, ka tas, kādu mākslīgo intelektu cilvēks patērēs, būs tas, kādu pasauli cilvēks redzēs un kādā veidā cilvēks rīkosies. Un attiecīgi tas, kurš kontrolē infrastruktūru, kontrolēs šīs te lietas. Un tāpēc, manuprāt, ja jūs būvējat savus risinājumus, skatieties pēc veidiem formām, ka jūs tomēr meklējat tādas sev vairāk kontrolējams vides, kurā likt savus datus, kurās likt savus tos mākslīgā intelekta pielāgojums. Un tas nav vairs tik dārgi. Mums arī pašiem ir savu mākslīgā intelekta laboratoriju. Mums ir savu mākslīgie intelekti, kas sēž pie mums uz mūsu datiem. Viņi varbūt nav tik jaudīgi kā paši labākie. Bet, ja jūs domājat ilgtermiņā pie visas tās nenoteiktības, tas ir lieta, ko jums, ejot šajā visā procesā iekšā, ir jāpārdomā. Pēdējais, ko es visiem iesaku šajā laikā, ziniet, bija tāds Romas imperators Marks Aurēlijs, un viņš sarakstīja grāmatu priekš sevis, ja pareizāk saka, piezīmes, meditācijas saucās. Un šajā laikā, manuprāt, tā ir izcila lasām jau, un viena lieta, ko es gribu visiem likt aiz ausis, ko es no turienes vienmēr paņēmu, ir, ka tā lieta, ko mēs patiesībā tiešām tikai kontrolējam, ir tas, kā mēs domājam, un kā mēs jūtamies. Vispārējais ir, teiksim tā, tas, kas ir tikai daļēji, vai vispār nav mūsu kontrolē. Un mirklī, ka mēs saprotam, ka tā ir vienīgā lieta, ko mēs patiesi kontrolējam, mēs kļūstam stipri un varam sākt ietekmēt to, kas notiek apkārt. Ja tas apkārtējais kontrolē mūsu domāšanas procesu, šeit es runāju par tiem ziņu cikliem un tā tālāk, tad mūsu tie spēku tikt ar to situāciju kļūst daudz mazāk. Paldies! Jā, paldies, Jāni. Diezgan optimistisks redzējums par nākamajiem 10 gadiem, bet droši vien... Es kā vienmēr optimists. Jā. Inovē vai mirsti. Tā, mums ir jautājums no zāles. Ja? Paldies. Es gribētu optimismu vēl padziļināt ar provocējošu jautājumu par kodolkrīzēm. Tad mans vārds ir Jānis Vanaks, pārstāv krīžu organizāciju Siren. Pirms 2 nedēļām mēs uzņēmām kontaktu ar Starptautisko atomenerģētikas aģentūru Vīnē un jau vienkārši sākam gatavoties pēc kādiem 5-7 gadiem, teiksim, uzlabot savu gatavību arī kodola incidentiem. Bet tajā, man bija ļoti provocējuši jautājums par to, bet sapratu, ka jūs nevirzīšu tajā virzienā. Es drīzāk par to, ko jūs teicāt par tādu apsteidzošo gatavību, par ieiešanu tajā, spēju izsist kārtas no rokām pretiniekam lēmumu pieņemšanā. Tad jautājums ir par to,
vai teiksim, tā mūsu gatavošanās, kā uzņēmējiem, gatavošanās sarežģītām krīzēm nākotnē. Vai jūsuprāt, tas uzlabo mūsu gatavību arī, teiksim, varbūt vienkāršākām situācijām? Tā ir jautājuma pirmā daļa. Un jautājuma otra daļa, es gribētu saprast, vai mūsu šāda tāda apsteidzoša gatavība ir arī atturēšanas elements. Ja mēs stāstam pretiniekam par to, ka mēs esam gatavi sarežģītākām krīzēm, vai tas viņu var atturēt? Atturēt var, ja viņš tam tic. Jā, un šeit atkal tā lieta ir, kur no mani jomas skatoties, mēs jau varam it kā dzīvot vienā realitātē, bet mana realitāte var pilnībā atšķirties no jūsu realitātes. Jā. Un līdz ar to viens no svarīgākajiem elementiem, lai šajā visā, es domāju, es esmu baigi noturīgs, ja, piemēram, es esmu baigi stiprais, bet tu domā, ka es esmu švaks. Ja? Un tas, kādā veidā tu pārliecini to otru pusi, ka tas ir tas. Un šeit, runājot arī par kodola lietām, ja jūs gribat vēl pipariņus, ir viena loģika no viss tā, kas šobrīd notiek. Ej, dabūni kodolbumbu. Ir tikai viena loģika no tā, kas ir noticis pēdējos 5 gados, ej un dabūni kodolbumbu. Jo tikai tā tevi baigi negribēs aiztikt šajā vidē, un tu būsi drošāks. Un es arī tāpat argumentētu, ka mums Eiropā vajadzētu nopietnāk investēt individuālās kodolspējās. Jo tā ir šī pasaule, kurā mēs ejam, ka šis ir, mēs redzam, šobrīd vienīgais atturošais faktors. Tur bija par to inovējumi mirsti, man liekas, tāds ļoti trāpīgs apzīmējums, bet kas būtu tādi ieteikumi uzņēmumu vadītājiem, īpašniekiem, arī riska vadītājiem, kur tad ieraudzīt tās iespējas inovēt, tad, kad tas troksnis apkārt ir ļoti liels ar visiem šiem ģeopolitikas sabiedrības pārmaiņas un arī tehnoloģiju riskiem, kas ir tas, ko citas valstis dara un ko noteikti arī Latvijas uzņēmumi var mācīties? Redz, es teiktu tā, ka reti kura valsts ir tiešām laba šajā jomā inovācijā. Valsts jau ir principā radītas tā, lai, tā teikt, stabilizētu situāciju, kas jau defaultā nozīmē, nespēja baigi strauji pārmainīties. Vienīgais, labas valsts krīzē var ātri adaptēties. Jā. Un līdz ar to, man liekas, tie labie piemēri ir vairāk uzņēmumu pusē. Šajā gadījumā es gribētu teikt, ka tā kā mans darbs vairāk liek saistīts būt ar daudziem, kas strādā Silīcija ielejā un tie, kas strādā pie tām inovācijām. Ja? Es ieteiktu ļoti rūpīgi sekot, kas tas jaunais nāk ārā, jo sākumā jau tas bija tā, ka tur atnāk kaut kāda jauna mākslīgā intelekta modelis un vesela startup ekosistēma tā kā noslauka. Un jo jaudīgāk tie modeļi kļūs, jo lielākas daļas, ne tikai startupos, viņi sāks noslaucīt, ja? Īpaši tos, kas nav pielāgojušies. Ja? Līdz ar to skatīties, kas tiek radīts un kur tas varētu būt pēc 2-3 gadiem pirmais punkts. Otrais punkts ir tā iekšējā kultūra, ko tu dari, lai visi gribētu mainīties un būtu, es teikšu angliski, excited par pārmaiņu, nevis nobijušies no tā. Un tas ir atkal, teiksim tā, kūciņa un patadziņa. Ja? Tev jābūvē tas, ka, un šis ir ļoti svarīgi, kas, manuprāt, arī nedaudz disonēja iepriekšējā, kļūdīties ir ok. Ja? Mirklī, ka tu uzskati, ka kļūdīties ir garām, tu nespēsi inovēt. Jo, piemēram, manā institūcijā mums ir tāds noteikums, ka izgāšanās arī ir atbilde, jo tas nozīmē vēl ne. Bet tā ir atbilde, un tad cilvēkam pilnīgi cita iespēja eksperimentēt, jo jāļauj. Protams, biznesam jākustās, jābūt kaut kādam segmentētam tam reģionam, kur tu ļauj šo eksperimentu. Ja? Un reizēm varbūt pat pilnīgi traku eksperimentu. Mūsu, es tā varētu teikt, no produktiem, vislabākie parasti nāk no trakām idejām. Mēs, piemēram, tagad būvējam sabiedrības digitālos dviņus, kur mūsu mērķis precīzi varēs
rīkoties un uzvesties kā reāla sabiedrība, ko mēs kopējam. 95%. Iedomāties, kā tur būs. Mēs neesam tālu. Iedomājieties, kā tas izspēlēsies, ja mēs to sasniedzam visdažādākās vietās. Tā skaitā biznesā, kā mārketings mainās. Un tev jāiedomājas tas. Tu nedrīkst nobīties un neiet tur.